Virslīgas apskats apskata Rīgu. Jūs teiksiet atkal? Tieši tā. Rīgas Daugava un futbola skolu meitu Latvijas universitāti jau esam apskatījuši. Tagad pienācis laiks trešajam klubam – futbola klubam Skonto. Futbola klubs Skonto dibināts 1991. gadā, bet šobrīd skontieši sev var saukt par 15-kārtējiem Latvijas čempioniem un 8-kārtējiem Latvijas kausa ieguvējiem. Pēdējo reizi skontieši šo trofeju izcīnīja pērn, kad finālā ar 11 metru sitienu sērijas palīdzību tika pārspēta Liepājas Metalurga komanda. Divās sezonās pēc kārtas Skonto nezaudēja nevienu spēli un jau krietnu laiku pirms sezonas beigām bija nodrošinājuši sev Latvijas čempionu titulu. Nav jau ko brīnīties, Skonto bija Latvijas izlases bāzes komanda un par Skonto godu cīnījās tādi spēlētāji kā Māris Verpakovskis, Marijans Pahars, Vitālijs Astafjevs un Igors Stepānovs. Interesanti ir lūkoties vēsturē un skatīt, kādas tikai komandas nav viesojušās Latvijā. Piemēram, vai atceraties, kad Skonto spēlēja bezvārtu neizšķirtu ar Chelsea Daugavas stadionā Rīgā, vai arī, kad Barcelona. Jā, tāpat titulētā komanda 97. 98. gada sezonā bija Latvijā. Protams, Milāns, Inter un Napoli arī ir bijuši pretiniekos Latvijas titulētākajiem klubam. Ļoti labi zinām, ka uz lauriem nedrīkst gulēt un ir jāturpina strādāt un cīnīties par jauniem sasniegumiem. Tieši par šiem un citiem jautājumiem mēs vērsāmies pie Skonto kluba direktora Askolda Uldriķa. Protams, zinot, ka pagājušajā gadā Skonto bija 2. vietā, skaidrs, ka šogad mēs centīsimies jebkuriem spēkiem pakāpties uz visaugstāko pakāpienu, kas ir iespējams. Tā ir 1. vieta, tas ir vienmēr bijis Skonto komandai. Jebkurā Latvijas čempionātā, neatkarīgi no situācijas, varbūt no sastāva, no komplektācijas, vienmēr ir bijis mērķis 1. vieta, tā kā arī gaidājumā sezonā 1. vieta. Protams, sekmīgs starts Eirokausos. Latvijas kausa izcīņa, laikam, diemžēl mums ir beigusies. Jāskatās, kāda būs pēdējā lēmuma šajā sakarā, bet spēlē mēs zaudējam, it kā, cik tur bija tas godīgi, negodīgi, tas jau lēma federācija. Jā, protams, pirmais jautājums, kāds būs pretinieks, kā mūs patrāpīsies, kas mums būs izlozē. Otrais jautājums, tas ir komandas komplektācija, jo šobrīd mēs ziemā arī sakomplektējam sastāvu, tas, kas mums bija, jo zinot arī varbūt kāda ir situācijas Skonto komandā, kas noticēja, kas nenoticēja, tie, kas tic, un kad tās visas problēmas ir atrisināmas un viņas risinās, un to jau šobrīd arī puikas jūt, kad problēmas risinās arī, kad mēs aizbraucām uz nometu Turcijā, kad tiek pamazām parādi dzēsti, tā situācija uzlabojas. Es domāju, ka vasarā viņa būs vēl labāka, tā kā tas arī ļaus pastiprināt komandas sastāvu un atkal izvirzīt augstākus mērķus, tā kā atkarībā no tā, kā mēs vasarā nokomplektēsim komandu, kāda būs pastiprinājumi nepieciešamiem, ko izdosies papildināt, tad arī varēs runāt par startu Eirokausos, cik tas ir iespējams. Jā, ar Tamas Bertiju pagājušajā gadā kopā strādāja Jaunatnes futbola centrā Skonto. Varēja redzēt, ka viņš ir ļoti, ļoti ambiciozs, ļoti izslāpis. Viņš mums bija sporta direktors Jaunatnes futbola centrā Skonto. Viņš sekoja visām komandām līdzi un vienlaikus arī trenēja 99. gadā dzimušos puišus. Pro licences treneriem tas ir tāds interesants, maigi izsakoties darbs, bet varēja redzēt, kā viņš strādā ar viņiem, cik profesionāli viņiem treniņi kādā profesionāla līmenī notika. Visi, kas nāca citi speciālisti vai vecāki, viņi vienkārši bija stāvā sajūsmā redzot, cik profesionāli viņi trenējās. Tāpatās viņiem bija teorētiskās nodarbības. Pat vienreiz viņš vēl dienu iepriekš viņš spēles iebrauc, ar nakšņošanu uztaisīja tāda interesanta, tā kā profesionāla lieta. Tas jau vairāk, lai tā puikas sajust. Un varēja redzēt, ka viņš ir izslāpis pēc tā lielā futbola, ka viņš ir gatavs viņām mesties iekšā, protams, ka tas viņam ir tāds pagaidarbs. Protams, pagaidarbs, bet to nevar teikt, ka viņš to nedarīja 100%. Gadu. Viņš darīja 110%. Viņš vadīja gan to 99. gadu komandu, gan citām sekoja līdzi, tā kā viņš ļoti cītīgi strādāja. Un tagad viņš ir atgriezies pēc neilga pārtraukuma lielajā futbolā un var redzēt, ar kādu azartu viņš to dara. Viņš no rīta līdz vakaram iet komandā iekšā, skatās mums divi sastāvi visu laiku, spēlē pirmais, otrais, skatās jaunus spēlētājus, protams, skatās esošos, kas mums ir gan skolā, gan arī no ārzemēm kāds pieaicināt, gan, protams, ar Latvijas spēlētāju viņa redzeslaukā, tā kā viņš strādā ļoti intensīvi, mēs esam ļoti apmierināti ar viņa darbību. Savulaik diskvalificētais Gruzīņu treneris Tamas Bertija ir apņēmības pilns aizvest Skonto līdz virslīgas čempionu tитуlam. Это, конечно, во-первых, большой честь, потому что Skonto есть один из титулованных команд.
Да, и для меня это очень много значит. Почему? Потому что я поставил себе цель, и я думаю, что мы все сделаем к этому, все вместе, потому что я в одиночку это не смогу делать. И, конечно, нам надо вместе друг друга помогать с футболистами для того, чтобы мы достигли определенный уровень и определенные достижения. Ну, у меня лично всегда было и остается, что для меня главное каждая игра, чтобы мы победили. Чтобы мы выходили на поле, чтобы мы понимали, что там только победа. Не имеет значения, с кем играем, не имеет значения, какой это розыгрыш, я имею в виду кубок или Еврокубки или чемпионат Латвии. Самая главная задача для нас, что в каждой игре победить. Понимаете, у Сконта никогда не было какой-то другие цели, да, там второе, третье место. Мы ставим, лично я ставлю перед своей командой в данный момент, что мы хотим стать чемпионами. Так же, как это ставит, наверное, Вентспилс, так же, как это, наверное, ставит Даугавпилс, так же, как это, наверное, ставит Лепая и так далее. И все команды, в принципе, которые то же самое у нас. Вы понимаете, мы столько времени уделяем футболу, что, честно говоря, у нас не остается время, и так у меня, так же и у футболистов, у нас не остается время чем-то другим заниматься. Поэтому мы 100% отдаем футбол, и 100% мы в работе, скажем так, потому что мы любим это дело, и мы понимаем, что вся наше благополучие в дальнейшем в жизни, и мой, и футболистов, мы можем это только сделать себе через футбол. Поэтому мы понимаем, что надо сумасшедший труд, надо фанатизм, чтобы мы в каждой тренировке, когда мы выходим, чтобы мы понимали, что мы хотим завтра. Vieta, kur Skonto aizvadīs savas mājas spēles, joprojām ir Skonto stadions, kas atklāts 2000. gadā. Standarta ietilpība šeit ir 9500 vietas. Skonto stadionā bieži notiek arī dažādi kultūras pasākumi, piemēram, ir bijuši skatāmi Joe Cockera, Depeche Mode, Eltona Johna, Massive Attack, Metallica, Aerosmith un Prāta vētras koncerti. Pirmos vārdus šajā stadionā guvis Skonto FC spēlētājs Orests Buitkus, stadiona atklāšanas spēlē pret LU Daugava. Centra aizsargs Renārs Rode vēl joprojām atgūstas no pārciestās operācijas, taču ir apņēmības pilns atgriezties Skonto FC pamatsastāvā. Tas ir nopietns klubs, nopietns vārds, un tā, esmu jau šeit 4. sezonu, sākas 4. sezonu. Esmu varbūt vairāk pieredze kā kāds cits spēlētājs, bet jā, Skonto ir Skonto, un tas ir prestižs, un tas ir jāceļ visu laiku. Jātur virs latiņas. Varētu pateikt dažas spēles, kad mēs uzvarējām čempionātā, 2-2 nospēlējām pret Ventspili, tas bija 2010. gads. Tad 11. gadā pret Vislu, tas bija kaut kas tāds jau nopietnāks. Pagājušo gadu man sanāca tā traumas dēļ izlaist, bet tika laukumā pret Haiduku, tas arī bija kaut kas arī tur pie skatītājiem forši viss. Ļoti prasīgs treneris, ļoti prasīgs. Prasa, ka ir lietas, ko es pat nebiju iedomājies. Bet tas ir labi. Prasīgs treneris. Labs. Tagad, protams, pēc spēles, pēc Liepājas viņš pasliktinājās, bet kopvērtējumā diezgan labs viss kārtībā. Visi draugi, draudzīgi. Tā. Ir godīgi par to, ka kaut kādas laukuma maiņas īsti nedomāju nemaz. Jo aizbrauc uz Turciju, tas kaut mainījās kaut kādi apstākļi, un tas bija no vienas puses labāk mums, jo visu laiku vienā hallē, arī tā kā rutīna varbūt iestājas, un tā kā Turcija noteikti deva mums pozitīvas kaut kādas domas un visu pārējo. Pagaidām, ja godīgi, es tādu savu mērķi neuzstādīju. Tagad man mērķis bija vienkārši dabūt savu formā, jo pēc man bija operācija, un tāpēc tas bija pagaidām mērķis. Tālāk skatīsimies, kā būs, kad sāksies viss. Agrāk izvēlējos Interes laiku, un tagad Tottenhams. Spēcīgi. Bales, Lenons pa malām, viss kārtībā. Es nezinu, savu blakus varbūt kādu, nezinu. Ka Navarro, lai pamāca man kaut kas tāds. Uzbrukumā. Es nezinu. Lai ir Messi. Lai man trenījos būtu ko spēlēt. Ir no kā mācīties atņem bumbas. Tā, lai justu visu. Filmas īsti tā neskatos. Televīzija arī tā, bet, kas man pirmais prātā nāk, tas esmu Leģenda ar Will Smith. Man viņa patīk diezgan.
Kas vēl ir? Protams, futbola filma Vārti vai angliski Gols. Pirmā daļa, otrā, nē, trešā. Nē, pirmā bija interesanta, tāpēc, ka viņai visā tur drāma, teiksim, tā bija. Nu, kad baigā pekla vai saula noteikti, ka nē. Labāk ir tāds, kā apmācies drusku laiks. Lietas, drusku varbūt smīdziņi, tad ir ok. Tad tāds angļu futbols var sanākt, un tad bailāk man patīk. 2010. gada sezonas sākumā pamatīgi uguņojas virslīgā, Artūrs Karašausks tika izīrēts Ukrainas klubam Dņipro, bet pagājušo gada sezonas vidū tika izīrēts futbola biedrībai Gulbene. Šogad Artūrs ir apņēmības pilns atkal apliecināt sevi Skonto sastāvā. Ir prieks atgriezties atpakaļ Skonto. Gribās atpakaļ pierādīt, ka spējīgs kaut ko. Gribās rādīt to labāko spēli, ko rādīja agrāk. Tagad daudz strādāju. Gribās atpakaļ atgriezties tajā līmenī, kā tā bija. Varbūt tās pirmās spēles, pašās pirmās, kuras situ iekšā, Jelgava, Jūrmala, Olimps. Tas tā pussezona, kur bija man labākā tā puse. Treneris ļoti interesants un ar interesantiem treniņiem. Uzskatu vienu no labākajiem treneriem Latvijā. Ļoti prieks, ka viņš ir tieši Skonto un man gribās ar viņu strādāt un patīk ar viņu strādāt. Klimats komandai ir fantastisks un prieks ar tādiem spēlētājiem spēlēt. Ļoti labi visi gatavi, visi pozitīvi ir noskaņoti un cīnīsies tikai par pirmo vietu un nav domas par kādām citām vietām. Laikam tas, protams, būtu Lionels Messi, protams. Šī spēlētājs ir fantastisks, skatās uz viņu, katru spēli skatās un viņš nekrīt līmenī, viņš rāda to labāko spēli. Barcelona, Chelsea, divas komandas, par kurām es spēlēju. Nav daudz laika, lai skatīties filmas, bet pēdējo, ko noskatījos, tā laikam bija iedvesmojotāja ekipāža filma. Tā, neko tādu nevar pieminēt. Skonto Kāja Valažs būs viens no favorītiem uz virslīgas top 3. Šis klubs ir atstājis ļoti lielu un svarīgu nospiedumu Latvijas futbola vēsturē un noteikti to turpinās darīt, bet mēs virslīgas apskatā to visu atspoguļosim. Tiekamies nākamreiz. Visu labu! Biežāk nāciet uz stadionu, jā, un gan jau jums arī tas Latvijas futbols iepatiksies, jo Latvijas čempionātā ir pietiekami daudz interesantu maču, un es varu novēlēt visai futbola sabiedrībai, lai šajā sezonā tie interesantie un spraigie mači būtu pēc iespējas vairāk, jā, lai būtu tā cīņa un intriga, interese, un tad jau arī skatītāji būs tribīnēs, jā. To es varu visiem novēlēt. Lai nāk vairāk uz spēlēm, lai būtu Latvijas futbolā vairāk to skatītāju, tas ir, protams, ļoti svarīgi priekš futbolistiem. Tas ir galvenais, laikam, novēlējums, lai viņi mīl to futbolu un nāk uz stadionu un atbalsta savus мирākās команdas. Ну, пожелание, конечно, чтобы зрители всегда ходили по возможности, потому что я понимаю, что иногда игры проходят такое время, что люди работают, но я думаю, что те люди, которые действительно хотят смотреть футбол и красивый футбол, то они будут ходить. Пожелание, чтобы в этом чемпионате у нас было столько красивых, хороших игр, чтобы зрители понимали, что футбол еще сделал шаг вперед, да. Я много раз говорю, что у нас чемпионат очень хороший, и чтобы еще шаг вперед сделать, чтобы нас поверили зрители, только не только наши болельщики сконтовцы, а все население, которые болеют за футбол, и чтобы в дальнейшем, конечно, чтобы футбол стал популярнее. Вот, хотите, так честно скажу, наверное, мечта лично для меня, чтобы в Латвии футбол стал популярнейший спорт, так же как хоккей, так же как баскетбол. Я думаю, что это зависит и от нас, я думаю, что это зависит и от акционеров, я думаю, что это зависит самим футболистам. И я думаю, что мы как раз собраны все вместе для того, что в футболе, да, чтобы мы подняли уровень Латвии и чтобы футбол считался один из популярных спортов.